Un jautājuma daļa bija tāda, es, protams, uzreiz jautāju, man bija aktuāls sestās līnijas apgaismojums. Vai gaisma būs, jo pie lielās apbūs, pie lielās intensitātes, pie sabiedriskā transporta. Tad redzēju, sazvanījās ar pilsētas saimniecību tiešā ēterā un noskaidroja, ka šogad nebūs. Un ka gaidām šī varbūt nākamgad. Bet, tas ir tā standarta atbilde. Šogad nē, nākamgad. Tad teica, ka tas jaunās valdības vadības tad rokās būs. Bet, es varu tā kā nedaudz padalīties. Jautāju arī, kad tad darbi sāksies. Teica, uz rudens pusi darbi sāksies un kaut kāda aktivitāte. Tur ir tāds foršs dīķis. Tā labā vai sliktā ziņa, nezinu, kā uz to skatās. Tur ir tāds foršs dīķis. Viņš jau ir privāta īpašumā, bet šobrīd joprojām ir pieeja, ka tur var iet peldēties, var kādu ziviju laikam noķert. Bet, kad tie zemes gabali tiks sadalīti, viņš tātad kļūs sadalīts arī par šiem mazajiem īpašniekiem. Kamēr jau tā būvniecība it kā nenotiek, tu tur tā kā vēl var piekļūt, bet tā interesantākā lieta ir, ka šis dīķis pārtaps par tādu paplašināto grāvi, kurā tiklīdz kāda māja tiks uzbūvēta, tiks novadīti attīrītie notekūdeņi. Un skaidri un gaiši pauda, kad, dīķī laikam nebūs vēlams peldēties vairāk. Uz otru pusi ir Svētas upe, tur var kraulu ņemt. Forsēt upi. Tur, protams, bija jautājumi, varbūt tomēr ir kaut kādas alternatīvas. Palikt pie tā, ka tomēr izskatīs kaut kādas alternatīvas, kaut kādus citus grāvjus apzinās vai izbūvēs vai skatīsies, ko var darīt. Tomēr, lai viss tā darīšana tomēr neiet uz to dīķīti.